dzēniece Liāna Langa. Lūdzu, pilnīgi aplausus. Sveicināti, mīļie latvieši, dārgie tautieši. Es esmu partijas jaunā konservatīvā partija biedre, nacionāliste un vienmēr atbalstīšu arī citas nacionālistu partijas, kuras iestājas par valstnācijas tiesībām savā zemē, savā valstī Latvijā. Kādu es redzu Latvijas nākotni? To es redzu tādu, ka tajā latviešu valoda mūžīgi skan. Un tādu, kā tā izteikta skaistajās metaforās mūsu tautas lūkšanā, Latvijas himnā, un tur patiešām meitas zied, dēli dzied, un tur laimē mēs tiekam palaisti dejot savā Dieva svētītajā Latvijā. No viena latvieša pie otra, no diviem latviešiem pie ģimenes, no ģimenes uz dzimtu, no dzimtas uz tautu un nāciju. Un tā būs mūžīgi mūžos. Bet kas traucē mums uzplaukt savā Latvijā? Tā ir moderno liberāļu, aklo dunduru aklums un tā izraisītie apdraudējumi. Tā ir hroniska netāredzība, atrautība no veselā saprāta. Tās ir tās ilūziju stikla pilis, kuras sabrūk pāris desmitgadēs ar lauskām, neatgriezeniski ievainojot nācijas ķermeni. Mēs to katru dienu redzam nesaskaitāmos video, kā migrantu pūļi plosa Rietumeiropas pilsētas. Latvijā padomju okupācijas un kolonizācijas sekas vēl arvien nav novērstas. Tādēļ mūsu valstiskums vēl arvien ir trausls. Un vēl vienu barbaru iebrukumu Latvijā mēs vienkārši neizturēsim, mēs sabruksim. Tādēļ migrācijai kategorisks nē. Dažādiem sociāliem eksperimentiem ar latviešu tautu, sabiedrību un bērniem kategorisks nē. Un nost ar visiem slēptiem un atklātiem rusifikācijas atbalstītājiem. Krievijas valsts valodai Latvija nav un nekad nebūs mājas. Ja latviešu noteikumi, mūsu satversme Latvijā kādam nav pieņemama, tad ir jādodas uz savu etniskās izcelsmes valsti. Tā ir ļoti vienkārša un pašsaprotama izpratne, un mēs tagad pieredzam paradigmas maiņu Latvijā. Latviešu valoda mūžam lai skan, Dievs svētī Latviju. Paldies!